Mēs esam rēķinājušies, ka Latvijā ir cilvēki, kas ir aktīvi, kam ir karjera, vai nu darbs, vai arī savs bizness, un kuriem interesē, kas Latvijā notiek, un kuri vēlas labāk saprast, kas varētu veidoties uz priekšu, kādus lēmumus pieņemt. Un tieši tādiem cilvēkiem, aktīviem, enerģiskiem cilvēkiem arī mūsu jaunais žurnāls ir domāts. Mūsu redakcijas komandai, veidojot žurnālu, pievienojās radošie cilvēki. Armands Leitis ar savu komandu un Miķels Barstiks, dizainers Miķels Barstiks, ir cilvēks, kas visvairāk ir ar dizainu darbojies, un tas tāds, es domāju, ļoti veiksmīgs kopdarbs. Situācija, ja jūs skatāties pasaulē, ir ļoti atšķirīga. Ir valstis, kurās pat laikraksta, dienas laikraksta auditorijas kāpj uz augšu, tāpēc, ka cilvēku skaits palielinās. Es domāju, šī preses problēma pamatā ir saistīta ar rietumu pasauli, ar sevišķi ar Ameriku, kurā tas biznesa modelis, uz kur līdz šim balstījās laikraksti, ir vienkārši beidzies. Un ir jāmeklē cits biznesa modelis. Šeit Latvijā es domāju, ka, un arī plašāk vispār, es domāju, ka papīrs pats par sevi ir ļoti ērts un patīkams mēdījis, kanāls, ar ko pasniegt informāciju. Jūs pieminējāt, teiksim, dizainu. Es piekrītu, tas ir ļoti nozīmīgs faktors, kas ietekmē to pieredzi, kas cilvēkam ir šķirstot šo te žurnālu. Un ir lietas, kuras tu vari pasniegt papīrā vienkārši brīnišķīgi. Tā pieredze, ko tu gūsti, šķirstot interesanti un aizraujoši izveidot žurnālu, tā ir, es domāju, neatkārtojama, un cilvēki to vēlēsies turpināt. Un es domāju, ka viena lieta, viens secinājums ir, ka ir nepareizi pretnostatīt drukātos mēdījus un internetu. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti vienkāršots skats, un šobrīd arī tieši Amerikas lielās mēdīju kompānijas, kas izdod žurnālus, arī veido ļoti interesantu reklāmas kampaņu, skaidrojot klientiem un sabiedrībai to, ka internets nenogalina druku, tas tikai papildina. Un tas viens no saukļiem, kuru viņi lieto, ir, ka šķīstošā kafija taču nav nogalinājusi īsto kafiju. Tā, ka šīs lietas pastāv blakus, un tā teikt, katrai ir sava vieta. Un es domāju, ka noteikti Latvijas tirgu arī ir vieta neatkarīgam, kvalitatīvam nedēļas žurnālam. Noteikti. Es domāju, ka mums ir vairākas ļoti spēcīgas stiprās puses. Es domāju, pirmais ir autoru komanda. Un tie autori, kas ir šajā žurnālā atrodami, ir tiešām cilvēki ar vārdu, pierādījuši sevi daudzus gadus. Mēs piedāvājam kombināciju starp analītiku, pētniecību un iedvesmu. Mēs abas šīs lietas vēlamies savienot tā, lai cilvēki no žurnāla izlasot šo spētu labāk saprast, kas Latvijā notiek, spētu labāk prognozēt paši savus lēmumus un gūt arī pozitīvu iedvesmu un pieredzi par citiem cilvēkiem, kas dara, kas neņaud un nav nolaiduši rokas. Mēs vēlējāmies radīt jaunu ideju, un to arī radījām mūsu prāt. Un šī ideja ir savienot kvalitatīvu žurnālistiku ar cilvēku līdzdalību, ar kopienu. Abas šīs lietas salikt kopā tādā veidā, ka žurnālisti kļūst par sarunbiedriem. Mums tas pamatpiedāvājums ir veidot sarunu. Tiešām dzīvu komunikāciju, atvērtu komunikāciju starp žurnālistiem un lietotājiem. Mūsu mēdījā ir ļoti skaidri definēta redakcijas neatkarība. Ieguldot naudu mūsu uzņēmumā, katrs investors ir skaidri un gaiši apliecinājis to, ka viņš nekādā veidā neietekmēs redakcijas darbu. Otrs, mēs ticam, ka tikai izveidojot veiksmīgu biznesa modeli, arī ilgtermiņā ir iespējams šo redakcionālo neatkarību, kas mums ir vissvarīgākais princips, saglabāt.